Halleluja! Slāva Dievam par jaunu Dieva žēlastības dienu. Šodien gribas gavilēt. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs un viņš teica, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Un mums nevienam nav jābaidās par to, kas ar mums šodien notiks, jo Dievs mūsu šodienu sakārtoja jau vakardien. Tas, kas no mums tiek prasīts, uzticēties viņam, sekot viņam un iet un būt svētā gara vadītiem. Un tad mēs būsim vienmēr īstajā laikā, īstajā vietā, un vienmēr ar mums notiks kaut kas labs, un ja arī notiks kaut kas, kas nav tik labs, mēs zināsim, uz ko skatīties, mēs zināsim, kam pievērst uzmanību, jo mēs galveno turēsim par galveno. Āmen! Mēs esam Pāvila vēstulē korintiešiem, 1. vēstulē korintiešiem, 6. nodaļā. Es mazliet palasīšu tādus atgādinājumus, kas komentārus neprasa, bet ir viena lieta šajā nodaļā, kas man nāca kā atklāsme tajā brīdī, kad es to lasīju, un ar šo atklāsmi es noteikti gribu padalīties. Ja sanāks, tad šodien, ja nē, tad kā Dievs vēlējas, svētais gars, es esmu šeit, ņem vadi mani, lieto mani Jēzus vārdā. Āmen. Tātad, mēs apstājamies pie tā, ka Dievs ir nolēmis, ka mēs tiesāsim pasauli un mēs tiesāsim eņģeļus. Kad? Nezinu, manuprāt, mūžībā, bet tas ir Dieva ziņā. Un par to mums vispār pat nav jādomā. Bet tālāk viņš saka, ja jums ir sūdzības par laicīgām lietām, bet tad jūs ieceļat tādus par tiesnešiem, kas nav cienīti, draudzē? Labs jautājums, vai ne? Kas ir tavs tiesnesis? To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā varētu tiesu spriest? Dievs mums ir devis veselā saprāta garu. 2. Timotejam 1, neatcerēšos, kurš precīzi pants, bet viņš skan tā. Dievs mums nav devis bailības, bet spēka, mīlestības. Latviešu tulkojumā ir lēnprātības, bet citos tulkojumos ir veselā saprāta vai saprātības garu. Nu, tad viņš saka, vai tad jums nav neviena prātīga vīra? Tālāk, bet, un te viņš rājas, viņš nopietni rājas. Brālis iet tiesāties ar brāli un tad vēl pie neticīgajiem. Tas momentiņš, kur es pieminēju vakardienas vēstījumu sākumā, mēs skrienam, iesūdzam tiesā, lai iztiesā pēc pasaules likumiem, ne pēc Dieva likumiem, un tad brīnamies, ka mūsu dzīvē notiek tas, kas notiek. Viņš saka tā, jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispārīgi tiesājas. Kad mēs gribam piedzīvot Dieva klātbūtni, Dieva spēku, Dieva godību, ja mēs to patiešām gribam, mēs no visas sirds centīsimies neieslīgt strīdos, izlīdzināties ar tiem, ar kuriem ir domstarpības, noskaidrot attiecības, sakārtot šīs lietas, jo Jēzus teica, ja tu nepiedosi, tad tev netiks piedots. Un arī mēs redzam apustuļu darbos, kad atnāca svētais gars, kad nolaidās Dieva godība, kad zeme trīcēja, kad visi bija sanākuši vienā prātā, vienprātībā. Ja tu vēlies dziedināšanu, esi vienprātībā. Ja tu vēlies finansiālu uzlabojumu, esi vienprātībā. Nepieļauj strīdus ne savā ģimenē, ne savos kolēģiem, ne starp kolēģiem. Tas tev ir svarīgi. Ja tev dara pāri un nepatiesi apvaino, tev ir svarīgi saņemt savu atbildi no Dieva. Tev ir svarīgi pieņemt lēmumu piedot, izvēlēties piedot un neņemt ļaunā, ko pret tevi dara. Jo mēs zinām, ka Dievs ir ar tevi. Viņš parūpēsies. Bībele saka, neatriebieties paši mīļie. Dievam pieder atriepšana. Viņš stāv un krīt par tevi. Viņš savu dēlu par tevi ir atdevis. Ko tu tur cīnīsies? Ko tu vari izcīnīt? Ja tas cilvēks ir viltīgs un viltvārdis,
Tas, kas viņam ir vajadzīgs Jēzus, lūdz Dievu par viņu, lai viņš atgriežas pie Dieva, lai viņš pieņem Jēzu, lai jūs kļūstiet par brāļiem, lai cik tas būtu nepatīkami. Es zinu, kā tas ir. Taču es nerunāju par lietām, ko es nezinu, bet es zinu vienu, ka tad, kad es paklusēju, kad es to krupi noriju, kad es savā sirdī vēršos pie Dieva, atrisinājums atnāk daudz ātrāk. Godīgi saku, es to esmu piedzīvojis. Atrisinājums notiek reizēm pat acu mirklī, kad tie cilvēki atgriežas un pat atvainojas. Tas ir iespējams vienīgi Dievam. Tāpēc viņš saka, tā nav laba lieta, ka jūsu starpā notiek tiesāšanās. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Dievs ir ar tevi. Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību? Mīļie, Dievs ir ar mums. Viņš ir mūsos. Viņš mūsos ielicis savu garu, savu gudrību. Nu, paklausīsim svētajam garam un paklusēsim. Uzgriezīsim muguru, aiziesim, aizskatīsim līdz 10, ir nezinu kādas metodes. Bet nerunāsim, nedusmosimies pretī. Tas mūs iznīcina. Tas mums nodara ļaunu, tas mums atņem svētības. Es skatos, laiks skrien vējas pārniem pie tā, ko es gribēju teikt. Es diez vai šodien nonākšu, tad tāpēc es pabeigšu ar Pāvila vārdiem. Bet jūs darāt netaisnību un pārestību, un to vēl brāļiem. Jeb, vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties. Un tālāk ir uzskaitījums, kas neiemantos Dieva valstību. Ne netikli, ne ēlku kalpi, ne laulības pārkāpēji, un laulību var pārkāpt ne tikai fiziski, to var izdarīt domās, to var izdarīt prātā, to var izdarīt ar skatienu, būsim uzmanīgi. Ne kārumnieki, ne vīriešu apgānītāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Bet ziniet, kas ir fenomenālākais? Fenomenālākais ir nākamais pants. Un daži no jums bija tādi, tagad vairs nē. Bet tagad jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Halleluja! Ja kaut kas no tā kaut kad ir bijis, tagad tu esi taisnots. Ja gadās sagrēkot vēl un vēl, griezies pie Jēzus, lai viņš atbrīvo. 1. Jāņa vēstule 1:9. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisns un piedod mums mūsu pārkāpumus. Protams, mēs tiecamies uz to, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Mēs, protams, tiecamies, taču mums ir jāatceras arī tas, ka mēs esam cilvēki. Pilnīgi svēts bija vienīgi Jēzus, un savu svētumu viņš ir devis tev un man. Un paldies Dievam par šādu viņa upuri, par šādu dāvanu, par šādu cilvēces glābšanu. Jo cilvēks, ja tu pats uz sevi paskaties, ko tu domā, kā tu rīkojies, ko tu runā, mums sen jau bija jābūt iznīcinātiem. Tāpēc paldies Dievam par viņa žēlastību. Netiesāsimies ar citiem, neskriesim, neapsūdzēsim, Būsim kā Jēzus, tā ir īsāk droši vien. Bet, un tajā pašā laikā, ja arī gadās sagrēkot, ja arī gadās kļūdīties, atceries, tev ir taisns tiesnesis. Tev ir Jēzus, kurš par tevi nomira un augšām cēlās. Un tāpēc ir vērts viņam pievērst uzmanību un turēt viņu par galveno visas dienas garumā. Jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs dziedināt un tikai viņš spējīgs atrisināt visas konflikta situācijas. Tāpēc viņam vienam slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Mīļais Jēzu, mēs pateicamies šodien tev par tavu vārdu,
par to, ka tu esi izmainījis visu manā dzīvē. Es vienojos ar brāli vai māsu, kas šo tagad skatās, viņa pateicībā un viņa pielūgsmē pie tevis, Tēvs. Un es pateicos, Jēzu, ka to, kas man nav iespējams, tu spēj un padari par iespējamu. Es pateicos, ka tu nolīdzini konfliktus, strīda situācijas, ka tu ieliec manā sirdī piedošanu, es pieņemu lēmumu piedot ikvienam, kurš man dara pāri vai kā citādi sarūktina manu sirdi. Tēvs, es viņiem piedodu. Viņi vienkārši nezina, ko viņi dara. Bet tu esi mans kungs, mans glābējs, mans gans un mans pestītājs, mana gudrība, mans taisnums un mans svētums. Un es tev pateicos par to, ka varu šodien šajā dienā iet kopā ar tevi, lai tev par manu dzīvi, par šo dienu vienīgajam ir slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Slavu Dievam par to. Dodies šajā dienā uzvaras apziņas pilns, ar Jēzu pie rokas, zinot, ka viņš ir lauva no Jūdas cilts, viņš ir uzvarējis, un tu esi viņa patvērumā. Āmen!